Apskatīsim nākamo ceļu. 12. ceļš saucās investīcijas. Šis ceļš bez šaubām var pievest pie lielas naudas un brīvības, bet ne katram der šis ceļš. Es dalu investorus divās kategorijās. Īstie investori un tie, kas sevi uzskata par investoriem. Pirmie ir tie cilvēki, kuriem aizpleciem ir ļoti liela pieredze biznesā. Viņi saprot tirgu, saprot tendences, viņi investē ļoti lielas summas un saņem no saviem ieguldījumiem nelielus, bet stabilus procentus. Bet ja tu neko nesaproti no investīcijām, kur investēt, kāpēc, ja tu nekad ar to neesi nodarbojies un pēkšņi esi nolēmis ieguldīt kriptā, tad man tev ir slikti jaunumi. Visticamāk, tu savu naudu pazaudēsi. Iespēja, ka tāds solis novedīs pie panākumiem, ir 1 no miljona. Bet ja tu sev pārliecini ar to, kas neriskē, tas nedzer šampanieti, tad atgriezies pie pirmā ceļa, kas saucās loterija kazino. Bet, lai ko es tagad nerunātu, šī tendence pašlaik ir vienkārši nežēlīga. Un arī vairāk un vairāk parādās tie, kas sevi sauc par investoriem. Skan forši un prestiži. Bet vārds investors ir tas, ka tev ir ļoti daudz naudas un ka tu vari ieguldīt. Visbiežāk mūsdienu naivie investori domā, ka ja viņi ir ieguldījuši $100, nu labi, pieņemsim $1000 kaut kādā apšaubāmā projektā, tad viņi sevi droši var uzskatīt par investoriem. Pat ja šī nauda viņam ir bijusi pēdējā. Paskatīsimies, uz ko viņš cer, ieguldot šo niecīgo summu pēc investoru mēriem. Viņš domā ātri kļūt bagāts. Mēs jau esam runājuši par sapņotājiem, kuri gaida brīnumus. Gaidīt baigos procentus ar kapeiku investīciju ir tas pats, kas sūkāt eskimo kociņu un gaidīt, kad saldējums pats uz tā nejauši materializēsies. Priekš apzinātiem cilvēkiem šis ceļš bez šaubām ir viens no labākajiem. Ja tu jau pietiekami esi sasniedzis panākumus kaut kādā sfērā, un tev ir noteikts čujas, un tev ir nepieciešamās zināšanas, tad investīcijas ir tieši tas, kas tev ir vajadzīgs, lai liktu tavai naudai strādāt uz tevi. Skaties, domā, izlem, pie kādas kategorijas attiecies tu, un ja investīcija ceļš ir reāli tavs, es par tevi tikai priecāšos. Par nākamo ceļu runāsim nākamajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.